KTM 1190 Adventure – dzinēja tips 2 cilindri 4 taktu, tilpums 1195 kubikcentimetri, jauda 110 kW, jeb 148 zirgspēki, sēdekļa augstums regulējamais 860 mm, bākas tilpums 23 litri, svars 212 kg. Šodien tika testēts viens no gada motociklu pretendentiem KTM Adventure 1190. Tam ir kā standartā elektroniski regulējamās piekaras, kad braucējs ļoti ērti ar pāris taustiņu palīdzību var izvēlēties sev vēlamos piekaras regulējuma režīmus. Faktiski pat ir tā, ka nevajag daudz domāt, jo uz displeja informācija parādās. Un attiecīgi braucējs var izvēlēties šo te regulējumu režīmu, vai nu viņš brauc viens, vai ar pasažieri, vai ar bagāžu. Tad ar vienu taustiņu kustību motocikls pats pieskaņo piekaru regulējumu attiecīgiem braukšanas režīmam. Neskatoties uz motociklu iespaidīgiem apmēriem, ar viņu ir ārkārtīgi viegli braukt gan pa ielu, gan pa granti. Un iepriekš testējot tieši šo te KTM Adventure, faktiski pateicoties šai te ļoti labi sabalansētai šasijai, ar motociklu ir iespējams pārvietoties bez problēmām pat ļoti lielos ātrumos. Pat nepieredzējuši braucēji spēja uzrādīt diezgan lielu pārvietošanās ātrumu pa grāns ceļiem, kur iepriekš ar to nebija nodarbojušies, un ar citiem motocikliem, ja tas izraisīja zināma veida bažas, kā varēs pabraukt pa grantu vai ne, tad šis te motocikls ieviesa diezgan lielu pārliecību par to. Kā pozitīvu momentu varētu minēt to, ka motocikls jau standartā ir aprīkots ar platformām bagāžas koferu stiprināšanai, un ņemot vērā šī te konkrētā modeļa ārkārtīgi lielo popularitāti, aftermarket tuning klāsts viņam ir, man tā liekas, praktiski neierobežots. Vēl varētu pieminēt tādu interesantu lietu, ka neskatoties uz savu it kā nepārāk aerodinamisko formu, kā ir redzams motociklam tā diezgan izteikti ķīļveida forma un nepārāk liels priekšējais stikls, pārsteidza tas, ka pat braucot ar ātrumu līdz pat 240 km/h bija iespējams sēdēt taisni. Es neteiktu, ka ārkārtīgi stipri pūta no šī te motocikla nost, kas varētu būt pārsteigums tāda motocikla un tāda ātruma cienītājiem. Un vēl viena lieta, ņemot vērā šī te motocikla jaudas un ātruma potenciāli, es domāju, ka tiem, kas vēlas iegādāties šo te modeli, derētu padomāt arī par ķiveres maiņu no tradicionālas endūra uz šosejas integrālu.